domā, ka mūsu vasara Latvijā šogad ir karsta? Man tad priekš redzēt, ka daudz tā domā. Labi, nolaižam rokas. Kuriem šķiet, ka mūsu vasara ir augsta? Rekā vecāki noteikti vairāk ceļ rokas nekā bērni. Jā, nu, un labi, kuram šķiet, ka nu tā? Nu, rekā, un ir arī cilvēki, kas šķiet, ka nu tā. Patiesībā ar šo mūsu nākamo eksperimentu nedaudz parādīt to, ka patiesībā mūsu vasara ir mežonīgi karsta. Viss ir vienmēr salīdzinājumā redzams. Un to mēs tūlīt arī pārbaudīsim. Tā. Mēs paņemsim ļoti augstu vielu. Un tūlīt pārbaudīsim, kā tā viela mums darbojas. Labi. Tīru glāzi ieturmā. Tad man šeit ir ļoti augsta, jo sausais ledus, ko mēs likām iepriekš klāt, tam temperatūra nav tik augsta, tikai minus 79 grādi. Jā, noteikti augstāk nekā mums ziemā, bet šeit man ir viela vēl augstāka. Un tad lejot, tas ir šķīdrais slāpeklis, tik tiešām izskatās kā ūdens, caurspīdīgs un tam līdzīgi. Vienīgā, es nezinu, cik labi tas būs redzams tur tālākām rindām. Es varu teikt, ķīmiķiem ir ļoti maģiskas rokas. Sasildam, pieliekam klāt. Un es varu likt tam šķidrumā varīties, jo mana roka ir tik karsta kā plīts. Protams, kad ņemot vērā, ka tas nav ūdens, tas ir šķidrais slāpeklis, tad jebko karstu pieliekot klāt tur varīsies. Jo temperatūra ir, varbūt kāds var man pateikt, kāda tur ir. Mīnus cik? Mīnus 200. Ja mēs nopaļojam tieši tā, augstāk nekā jebkurā ziemā mums šeit uz Zemes, šādu temperatūru noteikti varētu sastapt tikai tur kādās tālās planētās, tur aiz Jupiteru. Ziemeļpolā nekad neatdzies tik ļoti, jo citādāk, ja tas atdzies tik ļoti stipri, tad patiesībā viss gaiss sasalst. Jo slāpeklis tas ir 78% no gaisa, kas mums apkārt. Nedomājieties, ja mums gaisa atdzistu tik ļoti daudz, tad patiesībā mums apkārt nebūtu nevis gaisa, bet nāktos vienkārši caur trubiņu iesūkt iekšā un nosacīt elpot šķidrumu. Bet tad jau mūsu plaušas viss varētu sasalt arī. Gan ziniet, varbūt ir vērts pārbaudīt, kā tas ir, pamēģināt. Izpētīt dziļāk šo vielu. Aiziet. Mēs to, lai jūs saprastu, kā tas ir, tikai izslautu ūdeni, ja? Lai ūdens liekais nepaliek. Man šeit ir balons. Vienīgais mazākajiem bērniem es palūkšu, tiem, kam ir 4 un mazāk, tiem bērniem aiztaisīt šī eksperimenta laikā austiņas ciet. Nē, vienkārši tie blīkšķi būtu nepatīkami. Lielākiem var droši nebaidīties. Un es ielēju iekšā. Jā, taisam austiņas lūdzu plaukstaņām. Jā, klausiet Juriju, viņš pareizās instrukcijas dod. Kā ir jātaisiet? Ar plaukstaņām. Ja citādāk sanāk, ka pirksti iesprūdīs un tā mājās nebrauksies. Bet jums tak ir vajadzīgi gan pirksti, gan smadzenes, tāpēc noteikti lieciet plaukstaņas. Un tā, es iedošu šo pagaidām maliņā. Man šeit var ļoti labi redzēt to, kad man slāpeklis ir iekšā šitik te. Es aiztaisu ciet un patiesībā slāpeklis ļoti ātri iztvaiko un balons kļūst arvien lielāks un lielāks un lielāks. Jo slāpeklis mūsu ikdienā tas ir gaiss. 70% gaiss. Bet tas atdzesē tik ļoti, kad ir iespējams balonu pat salauzt. Nevis vienkārši kaut kā, bet salauzt. Tas atdzies ļoti stīvi. Redz kā, mums ir vajadzīgi cilvēki, bērni, kuri tad lielāki prot mūsu balons. Celiet roku tie, kuri prot mūsu balons, lai es varu ieraudzīt. Tā, labi, nolaižam rokas nost. Un tagad paliek tie, kas smaida un ir savās vietās. Un tā, rekur puisis zaļie jākrekņā, nāk šur. Meitene ar gariem matiem nāk šur. Un kas mums te vēl bija ar... Kas prot balonus? Prot mūsu balonus. Nolaižam rokas visi tagad. Nāk šur. Un pastīsimies, kā tad tas īsti, puīt pārbaudīsim, cik godīgi ir bijuši mūsu
dalībnieki. Kā tiek sauc? Roberts, Ralfs un Elza. Labi, iedod katram balonu. Robertam, Ralfam un Elzai. Un attiecīgi bērni, jūsu uzdevums ir uzpūst balonu. Salīdzinoši nelielu. Nelielu. Nu, tik lielu, tādu nelielāk nevajag. Jā, droši pūšam tik virsū. Un attiecīgi mums ir baloni, kuri tagad mums ir piepūsti ar mūsu izeltu. Mēs pamēģināsim ar tiem baloniem izdarīt ko īpašu. Kā jau es teicu, tajā šķidrajā slāpekļā sasalst pat gaiss. Šeit mums ir izpūstais gaiss. Tagad mēs varēsim to pārbaudīt. Tā, es gan palūkšu jūs visus ar baloniem nākt otru pus galda, nāciet šeit aiz galda, lai mēs varam jau taisīt eksperimentu uz mūsu galdu. Un tā, ieliejam šeit slāpekli. Ieliesim vēl, tā es paiešu. Tā. Tad mums ir vajadzīgs slāpeklis, lai atdzesētu tos balonus. Pietiks, pagaidām pietiks. Ja? Un attiecīgi tagad es parādīšu, kā tas ir jādara. Tad, ja mēs ieliekam iekšā balonu, tā ir starp citu jautājums, ja es lieku iekšā, kas ar to notiks, iepriekšējais uzsprāga. Es ceru, ka ar šo tas tā nenotiks. Liekam iekšā. Un kas ar balonu notiek? Pušās nost. Tūlīt būs blīkšķis? Nē, noteikti nē. Tas balons patiesībā kļūst ar vien mazāk. Jo jebkurš materiāls augstumā kļūst vienmēr mazāk. Nu, mana roka gan šeit tālāk jau varētu iekļūt šķidrajā slāpeklī, tāpēc es palūkšu no katra no jums, jo dod man balonu, un mēs liekam vienkārši virsū, un tad ir cits jautājums, cik tad baloni tur var ielīst iekšā? 100. Nu, 100 gan diez vai ielīdīs, bet interesanti ir tas, ka tajā brīdī, kad gaiss kļūst šķidrs, tas aizņem vietu 700 reizes mazāk nekā, kad tas ir gāzveids. Līdz ar to no viena liela balona mēs iegūstam patiesībā pavisam nedaudz šķidra gaisa. Tā. Es būtības vairākas izelpas, kas mums šeit sanāk. Tā, mums ir nepieciešams noteikti vēl, kad vajadzēs iespējams pagaid. Tad gan nesteigties, būs labi. Ieliekam vēl. Nu un pēdējo balonu man. Aha. Tā, nu ko pieliet nedaudz slāpekli. Jā, bija izskatās, kad bija šķitiņi pietrūkst. Jā, lai visu. Labi, jā, un man tas pēdējais balons arī. Rokas sasals? Nē, bļoda! Bļoda? Nu jā, bļoda gan sasals. Bet tas jau nekas piespiežam klāt, lai tas balons ar vienu kļūst mazāk. Un pastīsimies, kas tad ar tiem baloniem mums tur reāli ir noticis. Jūs gribat redzēt, kas notiek ar tiem baloniem, ja? Kas tad tur iekšā ir? Jo es pabīdu tagad šo te nostāt. Un mēs izņemam... Tā, es pabīdīšu šo, ne? Viņi paliek braukt. Tā, nu ko? Un liekam tad ārā un skatāmies, kas tur mums notiek. Zini kā? Labi, es ievērošu drošību arī pats šoreiz. Jo citādāk nav labi taisīt nedroši. Es izņemu vienu. Viņš uzpūtīs. Otru. Trešo un ceturto. Wow! Nu, rekā tie baloni, ziniet kā, jums es palūkšu atkāpties šeit. Tālāk gan ne, skaties, tie baloni pamazām mūs pušas, bet vienā brīdī var sanākt tā, ka, nu, visādi ar tiem baloniem var sanākt. Vai viens uzgāja gaisā, otrs uzgāja gaisā. Es ceru, ka kāds vismaz uzpūtīsies no viņiem. Citādāk divi jau ir uzsprāguši. Nu kā, ja mēs paņemam to balonu, mums arī šīs uzgāja gaisā. Man ir brilles jau speciāli šeit noteikti ir nepieciešams aizsargbrilles, citādāk. Visi baloni ir aizgājis gaisā. Paldies, paldies!
dodieties atpakaļ savās vietās. Bet interesanti tik tiešām, ja nu kādreiz kādam no jums izdosies aizlidot uz tālāku planētu nekā Mars, tad patiesībā tur tādas gāzes, kas mums ikdienā ir sastopams pie ogliskābā gāze, slāpeklis, skābeklis un tā tālāk, uz citām planētām varbūt šķidrā stāvoklī un ir ļoti, ļoti augsts. Ziniet, jautājumi, ja tev ir droši, var man pēc tam uzdot, kad viss beigsies, labi? Tad varēs man uzdot jautājumus, ja kādam vēl arī droši pēc tam. Bet tagad turpināsim tālāk. Kā tad īsti būtu, ja mēs pamēģinātu tik tiešām šai vielai nedaudz pieskārt? Bet manuprāt, ka šis eksperiments varētu būt ļoti bīstams, tad man ir nepieciešama palīdzība šoreiz no vecākiem. Un es palūkšu šobrīd palīgā, es pasaukšu dažus vecākus, aptiešu apkārt un pasaukšu. Skatos uz tiem smaidīgākajiem tētiem un mamām, un es runāšu jūs tejiet, un jūs noteikti arī. Es saprotu, ka jūs noteikti gribat redzēt, kā tur būs droši ejiet uz priekšu. Jūs varat piedzīvoties, tur noteikti jums arī būs ko redzēt. Un paņemsim vēl vienu palīgu. Droši gaidam jūs. Tā. Šim video būs turpinājums, tāpēc jā, tiekamies vēl.